Labs rīts no Jaunzēlandes, labs rīts Latvijā, 6:30 Latvijā, 5:30 pusdienas priekš šeit. Vakariņu laiks. Spraika diena bija arī mums. Bet šī reizē es runāsim par to, ko es vakar solīju, kad viens ir, kad liekas, kad ir visi tā vide un biznesa vide, un tur jau daudz piedāvājumu, un viss ir aizņemts, un es kaut kādu laiku saprotu, ka patiesībā tā nav. Bet tad ir arī lietas, kuras solīju, kad vienā no kafejnīcām šeit bija tāda interesanta zīme. Lai es to zīmi parādīšu pēc mirklīšu. Un tur ir tāda viena interesanta lieta tajā visā. Kafejnīca. Tad viena no kafejnīcām, kurai ir, kā es vakar teicu, šī ir tas pluss, ka viņai ir lieli galdi. Viņai daudz vietas, pie katra no galdiem ir krēsli vai soli, un tur ir apsēsties, un ir visi forši, un ir vairākas pat izejas ieejas, tur nekur nav jāspraucās kaut kam garām, un viņi paši arī grauzdēja savu kafiju. Kaut kāds gads apakaļ redzēju to, ka viņi tā darīja, un man liekas, ka viņiem arī joprojām ir taisīt, gan viņi mācās vēl, bet ir ok. Dzeram ir. Un tas bija tāds, kas... Tad tā ir tā vieta, bet bez interneta. Wi-Fi nav. Šodien no rīta, atkal vienā tajā, kurā ir internets, es arī pavadīju daudz laika, darbojos, un tad jau saimniece man sāka runāties ar, vairāk mēs jau sapazīstamies. Un jau pavasarī, kad, februārī, kad mēs te bijām, un tad jau mēs sapazināmies, viņi tagad akcerējās, atkal viņi izbrauku uz Patērijas pāris dienām, un tad šodien jau viņi prasīja man padomu, ko viņai tur darīt. Tad es viņai stāstīju, kas ir viņas priekšrocība. Tātad, reku es rādīšu, mēģināšu telefonu pagriezt uz planšeti, reku es šorīt aizgāju safilmēju to kafejnīcu. Un tāda viņa izskatās tā, kurā bija tā interesantā zīme. Tā zīme tulītās viņu parādīšu, bet pirms es rādu to kafejnīcu, reku ir tā zīme. Tātad, kafejnīcā visās sarkviņi rādīsies pareizi, ko var izlasīt. Tad, ko mēs te redzam? If you bring food from other shops here to eat, you will be asked to leave immediately. Doing that does not pay our staff. Tad tulkojums. Ja tu atnes ēdienu no citiem veikaliem vai citām kafejnīcām, lai šeit apēst, tev, ja tu tā darīsi, tad tev liks palūks uzreiz doties projām. Ja? Jo tas, ka tu šitā te dari, ēd pie mums savu līdzpaņemto ēdienu, tas nekādā gadījumā nepalīdz nomaksāt mūsu darbinieku algas. Un tagad, skatoties uz šitā te zīmi, mans šī rīta uzdevums ir, kas tajā, visā šajā te pasākumā, jo patiesībā viens ļoti, ļoti pozitīvs moments. Tur ir viena baigā perspektīva, kur varētu ļoti gudri izmantot savu biznesu labā. Padomā, es parādīšu to kafejnīcu, un kamēr es rādīšu kafejnīcu, būs iespēja ierakstīt tādā komentāros. Jo tur ir viena baigā fiška, ko varētu izmantot savā labā. Tu esi kafejnīcas īpašnieks, un tu esi sastapies ar šitādu lietu, tu esi izlicis šitādu zīmi, un, protams, loģiski tā ir neforši tāda negatīva pieredze, ja, nevienam tas nepatīk, ka tu esi uztaisījis telpu, un citi nāk pie tevi izēsties, ja, un tā ēdienu nepērk. Tur patiesībā ir apakšā viena baigā lietā, baigi pozitīvā lietām slēpta. Okay? Kamēr jūs rakstat un domājat, parādīšu to kafejnīcu. Tātad, kur viņi ir. Viņai tā ir šeit ir viena tāda ieeja, tā ir tāda viena maziņa virtuvīte, viņai tur aizmugurē vēl liela virtuve, tad ir vēl aizmuguras ieeja. Jaunzēlandā viņiem baigi patīk tas, ka var ar mašīnām piebraukt no visām pusēm. Te tā vasarā mēs esam gunīt arī sēdējuši, te tā saliek beņķīšus arī, jā, visur var sēdēt. Te tā es esmu redzējis, ka viņi arī sestdienās grauzdē pašu savu kafiju, un tad redzu, ne, tādi lieli galdi, kā redzams, 1, 2, 3, 4, 5, 6 krēsli te ir apkārt. Jā, te bija kaut kā tāda maziņa tāda virtuvīte, mazās lietiņas tur kaut ko uzsildīja, kur tas galvenais tas stends, ja. Un tāda ir tā kafejnīca. Un tad tur kaut kādās 7, 8 vietās bija šitādas te tās zīmes. Vēlreiz viņas ir dažādos formātos. Pie galvenās ieejas es redzēju, kur te tā, tikai te tā,
Tikai to, ko tu nopērci šitajā kafejnīcā, drīkst šita te apēst, jā. Ja nē, mēs te lūksim iet projām, jā, un tad vēl visu kaut kur. Un tagad pāris lietas, ko no šitā te var mācīties. Līdz es pateikšu, kas tur ir baigi foršais pozitīvais, jā. Tad, kas notika? Es vienā brīdī man sāka interesēt. Es kaut kādā trešajā dienā, kad es stāvu un gaidu, tur uzstājas, viņi tur tāds garšīgas mafinus tā izstādes, kas ir šī krastā, viņiem ir, viņi arī māk ēst saldu no rīta, bet viņiem ir arī tie saucamie savory, tādi, sāļus, viņas nenosauks, bet, kā iztulkotos latviski savory, tāds kaut kas nesalds, ēdams, kas tur ir kaut kā, piemēram, oliņi iecepti iekšā, tur kāds tomātiņš, tur kaut kāds dārziņīts, jā, dzīvojās pa mafinam pa vidu, jā, un tāda veida sāļais mafins. Jā, es nezinu, kāpēc mēs viņus pa sāļo saucam. Angliski nav saltī, ir savory. Varbūt kāds zinās, kā iztulko šitādu fiņu. Bet es tur gaidot savus mafinus, brokastu mafinus, es stāvu rindā un es skatos uz tām zīmēm. Un vienā brīdī esam tam džekam, kas tur apkalpo, vairākas dienas es viņu bija redzējis, tad skaidrs regulārais darbinieks. Es viņam prasu, kā ir, kas tur ir, ko te šitie velk iekšā, moškis, to esmu, moš kaut ko karšīgi esmu palaidis garām, kas tur ir blakus mājās, ko velk šurp, ko ēd šitai. Un šitas, Ilzei ļoti labs tulkojums sātīgais mafins. Normāls tulkojums beidzot. Ok, šis ir labs, šis so far so the best. Ok, tad, un tas pārdevējs, tas, kas barista, kas tur apkalpo, šā, I have no idea. I don't know. Es tādu atbildi nebiju gaidījis. Viņam zīmes visur saliktas tādi, kas saka, nekāp vardēm uz kājas, un kur tās vārdas ir, viņš saka, es nekad neesmu redzējis. Es saku, pagad, cik ilgi tu te strādā? Es kāds 3 mēnešus strādā. Un man tajā brīdī, ok, labi, mēs tā nobeidzām to sarunu, un tādā brīdī man bija tāds saklikšķēja vienā tādā piegājienā, klik, vairākas lietas, kas ir nepareizi. Tātad, pirmā lieta, komandā absolūti nav onboarding procedure. Ja? Tad nav saucamais iešvunkāšanās process izstrādāts, ko tad mēs pastāstam, kas tad ir mūsu kultūra, kā mēs daram lietas, un nafig mums ir tādas zīmes uz sienām, par tām taču arī noteikti pastāstīt, ja būtu onboarding kaut kāds rokas grāmata vai kaut vai viens A4 formāts pateikts, jā, tur, zini, kas ir jāuzmanās, ir tajās un tajās mēnešu dienās, jo tad ir algas, un tad džeki nāk, šitā te viņi sāk ar sātīgajiem mafiniem, jā, un tad viņi noraujās un aiziet blakus mājā, paņem, nezinu, sushi, un tad viņi grib nāk šitā te ēstos sushi, jā. Tas būtu vienmēr. Un nav onboarding, kaut kāds tāda rokas grāmata vai SLPs, ja, Standard Operating Procedures, vai vienkārši kaut kāda komunikācija savā starpā, kas tad ir, no kā jāuzmanās. Šī gadījumā tas džeks, kas ir bārmenis, viņš it kā kalpo kā sargs, viņš nezinu, kā sargāt. Mums džeka riekstiņas tas tiepi bija kaut kāds mirklis, ja, jo tās zīmes parādīšās nesen. Kad februārī bija, tas ir viņu vasara, tad viņas nebija. Tad kaut kas par rudeni, pa ziemu, viņu ziemu un rudeni noticis. Moški tie ir kaut kādi starptautiskie riekstiņi ēdāji, kas no paciņām kaut ko kabatām, nezinu, lupīs iemuškas. Viņš nezina, ko skatīties. Viņš nezina, kam pievērst uzmanību. Bet, tas ir viens. Un otrs, iespējams tā lieta vairāk nav aktuāla. Varbūt tie siemuška lupītāji bija vienu mirkli piesēduši kaut kur šito te apkājumu, ja? Vilku, nezinu, blakus kaimiņu cepumiņas šur te iekšā, ja? Bet tagad vairāk tā nav, viņi tā nedara. Un tas vairāk nav aktuāli, jo ir tādas zīmes. Viņš jau tev, kad tu aizēji uz veikalu un skaties, kad šitāds te, es arī iedomāties, tu sēdi un ēd un galvenais, lai izskatās pietiekami vietējais ēdiens, tā, kad ir no vietas. Kā es varētu parādīt, kā viņš no tejienes, jā, plek, jāsatājas, es nezinu, sēdi un ir vietējais, jā, kā garšo man tas jūsu ēdiens. Tu nejūties omalīgi, ja izskatīsies pietiekami vietējais ēdiens, jā, šita tev uz vietas, dabūs ārā, dabūs iekšā, izmetīs tev ārā.
Tad tā lieta iespējams vairs nav aktuāla. Ja? Jo Džeks, kurš strādā 3 mēnešus, nav pamanījis, viņš nezina, par ko ir runa. Tad tādas zīmes vairāk nav vajadzīgas. Tur varēja salikt vienkārši, nezinu, hei, pozitīvisms, saroties, lai tev jauka diena, saroties, paēd cilvēks, laimīgs cilvēks, un ne super ripopla dzīvi laimīgs, ja, kā mākonīts. Nu, es nezinu, varēja izmantot daudz oriģinālāk tās sienas, ja, un 8 vietās salikt cits paziņojums. Bet tagad, man liekas, ka neviens neuzrakstīja, kas varētu būt labā ziņa no šī te visa. Ar man saka dīvaini, ka vispār, ka tāds kaut kas raksta. Ne? Nu, bet ja tu ejat pie mums, tad tev būs atnāk. Man liekas, viens skaidrojums te neredzēju, nu, jūsējo skaidrojumu, bet es, kad skatījos uz to zīmi, pirmajā dienā man likās, bļāņas mērkaļi, es arī gaidu savus mafinus, sātīgos mafinus es gaidu. Bļāņas mērkaļi kaut kādi bijuši kaut kādu svešo ēdienu. Ok. Es neēdu svešo ēdienu, es gaidu jūsējos mafinus gaidu, ja. Sātīgos, ja. Es vēl paņemšu nesādīgo, smago krosānu es paņemšu. Viņiem ir tādi... Viņi nemāk taisīt vieglos šitajā krastā. Šito es jau Austrālijā pamanīju. Kāda mums Liepājā ir tāda kafejnīca darbnīca, tur ir tādi kā mākonīšu maliņa. Bet es pirmajā dienā man bija tāds, jā, vai nav forši, riktīgi nav forši. Bet tad kādā otrajā, trešajā dienā, kad es tur biju tā, bet tur patiesībā ir baigā foršā ziņa. Foršā ziņa ir tāda. Kas to darīja, vēlreiz apliecināja to, kad kaut ko tā kafejnīca šitā te ir izdarījis pareizi. Tas bija patiesībā viens no milzīgākiem komplimentiem, kad cilvēki kaut ko darīja nepareizi, viņi vilkš ēdienu, tas nozīmē to, ka tu esi to vidi radījis tādu, ka cilvēki grib tur nākt. Tad viena no lietām, ko vajadzēja izdarīt, ir apsēsties, ok, un vēlreiz nostiprināt, kas tad ir tas foršais, ko mēs esam izdarījuši. Lai mēs tad zinām, piemēram, tie lielie galdi. Tie lielie galdi, diemžēl tie lielie galdi, tie nevarēs redzēt, tur tajos stēliņģos, tie lielie galdi, šiti te, tā mēģināšu nopauzēt, kur man ir, apakaļ, lankā, apakaļ, kur man ir, apakaļ, šiti te, tie lielie galdi, nu, te tādi stēliņģīši, ja, viņi visi tādi vienā setā sametināts bijis, sataisīts, un tad tur pa virs uzvilkts kaut kas, viņi visi patiesībā liecās uz leju tie beņķi. Jaunzēlandietis pārēdz, Jaunzēlandietis ir smagāks par Latvietu. Kā rezultātā arī, ko te vēl šitie tie lielie galdi, visu tāds viena liela konstrukcija sataisīta. Viņi visi tie beņķīši ir bišķiņi tādi, ka tu sēdi pie galda, ja, bet tu viņi nenām slīvas priekšu. Ja? Ja mēs vēlreiz būtu izgājuši cauri un izvērtējuši, kas mums ir labs, mums tie beņķi jāstājas. Noteikti kāds klients viņam teica, ka, zin kā, te tā vajag slīd uz iekšu. Ja? Mēs esam izdarījuši pareizi to, ka cilvēkiem pie mums patīk. Un tad otrā lieta, kas būtu bijis, tie, kas tie ļaunēkļi bijis, nezinu, cepumiņas, suši, ko viņi tur vilka, bulciņas no blakus mājas, tad viņi jau zinājusi, ko nav jau tā, ka cilvēks, es nekad nezināju to, kad no blakus mājas nopirkt tās bulciņas nevar pie jums ēst. Nu, taču brēns to bērndārsnieks saprot, loģiski. Bet joprojām viņiem, neskatoties to, ka viņi zināja, ka viņus varētu pieķert, ja viņiem gribējās nākt un ēst tur, tad mums kaut kas ir tik forši, ka cilvēkiem joprojām pie mums patīk. Viņi gatavi dabūt rājienu no mums, bet viņi gribēs nākt, bet viņi grib un nāk pie mums. Tad to mēs noteikti nedrīkstam pazaudēt. Okay? Un otrais, tur ir pilna šitā te full-time kitchen. Nu, viņi tur vienalga, ko tur no blakus kafejnīcas vai kaut kādām veikaliņiem, ko tur stum iekšā. Nu, cepumu, es pat nevaru iedomāties, kas tas varētu būt, bet viņš to varēja uztaisīt. Ok, mēs redzam, ka mūsu klienti, viņi šmauc iekšā sauks cepums. Labi, sauks cepums būs grūtāk sataisīt. Es Latvijā braucu, bet viņi stum iekšā kaut kādas cepumus. Ja? Nu, labi ir. Taisam tos pašus cepumus, taisam viņus pat tuč, taisam tādā pašā cenā, kā tur blakus tajā tur. Mēs zaudēsim varbūt kaut kādu peļņas maržu, varbūt viņi Ķīnā taisīt, un tāpēc viņi ir lētāk, ja? Vai joprojām te visi dārgs, visās vietās. Un tā vietā paņemsim
un dabūsim tos cilvēkus, viņi pērk arī mūsu cepumus un tusējās pie mums, un loģiski rādot mūsu cepumus, viņi nopirks arī mūsu kafiju. No, un mums nebūs jāliek tādas zīmes, jo viņiem pie mums patīk. Un tas bija tas lielais kompliments, jā, tajā visā šitajā piegājienā. Tāpēc es tā ieraudzīju to zīmi no sākuma likās slikti. Tāpēc tam es domāju, pļāj, tur ir paigā fiška aprakt apakšā, kur varētu pavērst par ļoti, 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 ļoti labu rezultātu sev. Un visu to situāciju apgriezt kājām gaisā un otrādi. Tā kā citreiz viss, kas ir vajadzīgs, ir cits brillīts un cita perspektīva uz lietām un tāds radošāks risinājums un skatījums. Un ir tas, kas notiek. Saliekot šitādas zīmes un radot vidi, kurā izbaidās, kā tik izskatās pietiekami vietējs ēdiens. Tu neviļas atbaidi cilvēkus un beigās tas, kas ir tas tavs lielākais trumpis, ja? Tu nepamani to, ka tā ir tā lieta, kas tev ir jāpiefiksē un jāuztur kārtībā. Tīri galda un liela krēsla un viss, kas ir sataisīts smuki, un tu palaidi garām un cilvēks aiziet citur. Tikai tāpēc, ka tu ne tam pievērs uzmanību, un tā arī būs šī rīta galvenā lieta. Cik svarīgi ir pievērst īstajām lietām, svarīgi un pakā piešķirt viņam to, kas viņam vajadzīgs. Un mazās lietas skatīties, kā viņas apmest otrādi un izmantot patiesībā par labu atspērienu punktu. Tā kā, es domāju, labi doma. Jautīgi dienas, lai es vēlreiz parādīšu šito zīmīti, lai jūs tā padomāt var. Tēm daram. Paldies, un tiekamies rīt. Starp citu, mūsu kopējā akcija, Inga, labdarības akcija, šī gada atbalstam cilvēku ar kustību traucējumiem vārdā Inga. Mēs esam savākuši, iespējams, vairāk jau kā 3000, vakar bija 3000 no 5000 nepieciešamās naudiņas. Ja arī tev tas uzrunā, tev tas jāuzrunā, tev ir sirds. Tad Facebookā vai vienkārši internetā biedrība organizācija Dabits sirds, tur ir viņa konts, sūta projām naudiņu, tikai pieraksti klāt Ingai. Un tad viņi zinās, ka tā naudiņa ir Ingai. Viss, ejam daram un tiekamies rīt.